fonu, jeb troksni, jeb aplausus. Vīnas valstis ir nākamā deja, bet pavisam nedaudz mēs pagaidām, un laikam ir viss arī kārtībā. Pirmais gājiens, hit number 1. Mēs gribam justies kā Latvijā. Nu, jūs redzējāt, nedaudz aizkavējās trešā deja, bet ja ir kāda tehniska ķibela, nu, es ar to saprotu, kaut kas noticis ar tērpu, vai atsprādzējies tauriņš, vai, nu, visādi momenti var būt, tad partneris vai partneri iznāk laukumā, paceļ roku, un kamēr visi pāri pilnos sastāvos nav iznākuši uz parketu, nekad deja nesākās. Un arī, ja dejas laikā, nu, mēdz būt gadījumi, kad kaut kur pāris aiz pāra aizķerās vai kas, un nu, visbiežāk jau sievietēm nokrīt kurpe. Nav jāturpina kā pelnrušķītei dejot ar vienu kurpīti, vajag apstāties, viņu atrast, uzvilkt un dejot tālāk, jo tieši, ja to nedara, var pat saņemt aizrādījumu no galvenā tiesneša par dejas izpildījumu neatbilstošā izskatā, ja? Jo tātad ikvienam dejotājam normāli kājās jābūt ir abām kurpēm. Redziet, kāds interesants pārpratums bija. Dejotājiem likās, ka orķestrs jau ir šo melodiju beidzis, bet tomēr viņi vēl turpināja. Īstenībā dzīvajā mūzikā, kad spēlē DJs, viņam precīzi noņemt pēc laika minūti 40, cik ap